Man dzīvē ir iesākušies grūti laiki, tāpēc es meklēju brīvību. Teicu, jums šodien sludināšu par brīvību. Kur man ir grūti laiki iesākušies? Man, kā viņi to latvisku sauc? Es pavadu daudz laika kopā ar savu meitu. No rīta līdz vakaram gandrīz vai līdz pēcpusdienai. Es pat pagājušā nedēļā pirmoreiz mūžā mēģināju uztaisīt ģimenei pusdienas. 2 piegājienos kartupeļus nesasālīju un gaļu pārsālīju. Es viņiem teicu kompensācijai. Vienkārši, lai ir kompensācija, lai nav tā. Tā kā šodien jārunā par brīvību, es domāju, ka kaut kur vismaz brīvībai kādai jābūt, zin kā. Un pierādījums tam, ka, piemēram, tas, ko es gatavoju, bija šausmīgs, ir tas, ka, piemēram, viens otrs mūsu ģimenes loceklis bērns teica, mammu iemāci mani gatavot. Tas bija pēc tam, kad es biju gatavojis, zin kā, tās tādas pazīmes, ja. Viņi jau domā, ka es neko nemanu, bet es jau lasu starp rindām, zin kā, un meklēju tagad to brīvību. Bet patiesībā es jums lasīšu raksturvietu, kur rakstīts, ka nav nekādas pazudināšanas, un man necik sen vēl iznāca sarunāties ar ticīgu cilvēku, un ticīgs cilvēks man apgalvoja, ka viņā vienlaicīgi ir šīs 2 lietas, un kristiešiem patīk visādas, kristiešiem patīk visādas muļķības, un man ir bijušas sarunas ar mācītājiem, un es reizēm saku, tas cilvēks tā un izteicās no tavas draudzes, un mācītājs man saka, kur viņš to ņēma, es nemūžam to neesmu mācījis. Cilvēkiem ir vēlme ņemt visur un apšaubīt visu, ko mācītājs māca. Tā ir, jo mācītājs nevar būt, ka zina. Ļoti iespējams, ka nezina. Un jums ir taisnība, mācītājs ne visu zina. Tāpēc es jums esmu nevienreiz atgādinājis tās lietas, kuras jūs kaut kur ņemat, pārbaudiet. Tas, ka es saku pārbaudiet un saku pārbaudiet to, ko es mācu, nenozīmē, ka var ņemt nepārbaudot to, ko māca citi. Amen. Ja tu ēd visu, ko tev dod, tu esi dīvains. Ja tu tici visam, ko tev stāsta, tu esi vēl dīvaināks. Tev ir jāpārbauda. Amen. Tev ir jāpārbauda. Jums nekad nav gadījies tept tostermaizi mājās, piemēram, nav? Man patīk laiku pa laikam uztaisīt tostermaizi, manas imperialistiskās dzīves paliekas man ir palikuši, un es reizēm smērēju virsū peanut butter, kā viņš latviski saucās. Zemes riekstu sviestu ar želeju, man laiku pa laikam patīk, kā es sākumā, kamēr aizbraucu studēt, nevarēju to ciest, tā es esmu pieredzis, viss kārtībā, es laiku pa laikam ēdu. Un mums mājās ir tā, ka bērni kaut kā izēd to mīksto vidējo daļu, un tad to, kas paliek, tā paliek atvilknē, kamēr kāds ruķīts neizmet, zin kā, kāds kalpojošais gars mājās. Jums ir mājās kalpojošie gari, ja? Mums ir, un ja kalpojošie gari neizmet, tad var stāvēt ilgi. Un es reizēm tādā ātrumā paķeru, paņemu tosteri iekšā, smērēju virsū, apgriežu otrādi. Zaļš pleķis jau virsū. Nav gadījies, jums nav, man tā gadījies, ir nevienreiz un tad es viņu plēšu ārā to pelējumu, es domāju, šausmas. Kā man tas gadījās, jo es neesmu pārbaudījis, jo tas ir grūti katreiz izņemt to maizi, apsties no abām pusēm, šitā ir retro maize vai jaunā maize, ja, zin kā. Un ar Dieva vārdu ir vēl sarežģītāk. Dieva vārds ir jāpārbauda, jo ja tu neesi skatījies, ko teikt, tu vari ievēst visādas dīvainības iekšā, un cilvēki reizēm sēd visādas dīvainības, nepārbaudot, nekontrolējot. Visu vajag pārbaudīt īpaši mani, jo jūs zināt, ka es esmu aizmāršīgs. Ja. Bībelē rakstīts, ka mājinieki būs viņa ienaidnieki. Tas ir mans sievas brālis, jā, viņš saka, tu esi aizmāršīgs, amen, saprot. Ak, kungs. Nē, tev taisnība. Viņš zina mani labāk droši vien nekā citi, bet jūs var zināt, ka esi aizmāršīgs. Un daudz ko aizmirst, un tā tālāk, un tā tālāk. Sieva vienīgā zina, ka es visu atceros. Pareizi, ētiņ. Viņa klusē. Nevis tāpēc, ka viņi man piekrist, bet tāpēc, ka viņi man nepiekrīt. Romiešiem 8. nodaļa no 1. līdz 4. pantam par šo dalījumu, kur man arī ticīgais saka, viņš saka, klausies, es sevi atrodu, ka man ir tāds likums un šitāds likums un aleluja. Un man liekas, ka viena daļa ticīgo izvēlās raksturvietas, kuras viņiem patīk un kuras nepatīk, viņi neņem vērā, jo izlasot 7. nodaļu vēstulē romiešiem viss kārtībā. Es atrodu sevī likumu un esmu laimīgs un dzīvoju, kā man patīk. Un, kad es centos ieborēt un iestāstīt, ka ir tālāk arī 8. nodaļa, tā īsti neliekās laba, jo viņa runā bišķiņ savādāk. 8. nodaļā ir rakstīts, es jums lasīšu no 1. līdz 4. pantam, bet 8. nodaļā ir rakstīts, ka visi
ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tajā brīdī, kad jūs man ar dedzību apliecinat, ka jūs vadaties pēc miesas reizēm, tad jūs man sakat, jūs reizēm esat Dieva bērns, reizēm neesat Dieva bērns. Jo visi, ko vada Dieva gars, kuri dara to, ko nosaka Dieva gars, ir Dieva bērni. Tie, kuriem tā nav, tie nav Dieva bērni. Agri, tā tu mūs apvaino, mēs ejam draudzē, mēs tik reizēm rīkojamies pēc miesas. Miesas darbu gals ir nāve. Tepat vēstulē romiešiem tas ir rakstīts. Amen. Miesas cilvēki Dievam nevar patikt. Amen. Visi klusē. Par to, ka es teicu, ka es esmu aizmāršīgs. Amen. Jo, tu esi aizmāršīgs. Miesas cilvēki Dievam nevar patikt. Āmen, Aldi, paldies, māc. Saglabā savu āmen teikšanu. Es tev parādīšu, ka tev jāsaka āmen. Zin kā, pats ir rokas, āmen, lai ir kāds, kas piekrīt. Tā kā studijās rādzak smiekli, visi smējās, aplausi, visi aplaudē, ja? Aplausi, ilgstoši aplausi. Man velk prāts uz jokiem šeit. Kāds ir tik vecs, tā kā es kompartijas kādreiz atskaitas esmu rakstījuši? Atšots iesda, kāpēc es esmu lasījuši? Nekad neieskatījāties. Un tad Brežņevu vārdu iet, Brežņevs lasa un iekavās aplausi. Pēc brīža ilgstoši aplausi. Vēl pēc brīža aplausi pārauga ovācijās. Neatcerat? Tur bija. Tur materiālis iesda KPSS. Super, tur bija aplausi, kas pārauga ovācijās. Nu, lūk, šeit ir pavisam vienkārša, normāla rakstu vieta. Bet man jums drusciņ kaut kas jāizskaidro par brīvību. Suni esat redzējuši? Viņi tagad visi ir jāčipo. Ja jūs neuztaisījās jau čipošanas kompāniju, jūs esat nokavējis. Daži cilvēki paliks turīgi, bet vai no tā iegūs suņi un saimnieki nezinu, bet jāčipo ir. Jā, bet suni jūs esat redzējuši, ar čipu vai nē, bet redzējuši esat. Jā. Mans suns ir čipots, un tev ir tikai džipots, pareizi, jā? Jo piesēja džipam aizmugurē un velki pa mežu. Suņiem ir 2 stāvokļi apmēram. Nu ir 3, kurā tagad viņš ir jātur, viņi jātur būrī. Jā, tajā kā tur aizgalds, neaizgalds, kā sauc to klietku? Voljērs! Jaunas vārdas baznīcā var iemācīties. Un sunim tad ir 2 stāvokļi. Vai nu viņš ir pie ķēdes voljērā, vai nu vienā vai otrā stāvoklī. Tagad pie ķēdes laikam pat nedrīkst turēt, es nezinu kā tur ir. Vai nu viņš ir brīvi daudzās apkārt. Tā ir, jā? Vai nu viņš ir ierobežots, vai nu viņš daudzās apkārt. Amen? Mednieki zina, jā? Mednieki tā ir, jā? Daudzīties apkārt nedrīkst. Gudrs onkulis. Brīvība nozīmē to, ka tu neesi piesiets, bet daudzīties apkārt nedrīkst. Paldies, Edmund! Amen! Ticīgiem cilvēkiem tā ķēde, velna ķēde kaklā ir tā iegrauzusies, ka viņam liekas, ka tad, kad Dievs viņu atbrīvo, viņš viņu pieķēdē pie sevis. Kad Dievs viņu atbrīvo, viņš ir brīvs, viņš var skriet, kur viņam gribās. Bet Dievs ir ielicis iekšā svēto garu, lai tu sekotu Dievam. Amen? Lai tu sekotu Dievam, lai tu nemaldītos projām. Un tajā brīdī, kad viņš savā brīvībā pamēģina pastīties un neviens viņu nerauj aiz ķēdes apakaļ, viņš domā, ka viņam ir iespējams tagad dzīvot tā un dzīvot savādāk. Tā kā Dievam patīk un tā kā vēlnam patīk. Un gal galā viņš atklāja, ka tā nevar dzīvot. Neizprostot brīvību, cilvēki dzīvo maldos. Brīvība nozīmē, ka tu esi pilnīgi brīvs. Tu vari skriet, bet tu nevari daudzīties apkārt, kā Edmunds teica. Amen? Tev ir noteikts, kā tev jādzīvo, kā tev jāseko Dievam. Tāpēc runājot par brīvību, atrod sevī likumu. Otra lieta, ko kristieši drusiņi piemirst par šo likumu atrašanu sevī, ka viņš atrod, Jēzus mūs nav atbrīvojis no kārdināšanām. Sorry. Nekur nav teikts, ka tu nodzīvos dzīvi un pēc jaunpiedzimšanas tev vairāk nekārdinās. Nekur nav teikts. Un tad, kad cilvēku kaut kas kārdina, viņš saka, tā mana vecā miesa. Tas ir tavs vecais draugs vēlns tevi kārdina uz tavām vecajām lietām. Amen. Ko dēls darīs brīvu, tas patiešām būs brīvs. Amen. Tas ir brīvs. Dievu vārdu nevar atmest. Nu, lūk, Romiešiem 8. nodaļa, teksts priekš brīvajiem. Teksts priekš brīvajiem, no 1. līdz 4. pantam. Sorry, neiedevu raksturvietas, bet es ceru, jūs spēsiet tikt ar operācijām visām galā un tā tālāk un tā tālāk. Tie, kas vēl nav pamanījuši, var papriecāties, jā? Mēs iegādājamies jaunu aparātu, redzat? Dēļiem pat var redzēt augšanu, kā tās sauc? Gadskārtas.
no kurām jūs varētu veidot voljēra sienas. Es kļūstu intelektuālāks, inteliģentāks katrā dievkalpojumā, kā draudzi mani māca. Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Apostols Pāvils 7. nodaļā ir izdarījis secinājums par savu stāvokli, cilvēka stāvokli, un skaties, ko viņš saka. Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas. Skatieties, uzmanīgi, jo dzīvības gara bauslība, burtiski likums, Dieva pavēles, Kristu Jēzu tevi ir atsvabinājuši no grēku un no nāves bauslības. Atsvabinājuši tiem, kas nesaprot, ko nozīmē atsvabināt, tas ir latvieši saka atbrīvojusi. Āmen. Nav? Ir, Emīlija, ir. Ir atbrīvojusi, āmen, jo ko bauslība nespēja nevarīga būdama mūsu miesas dēļ, jeb grēcīgās dabas dēļ, burtiski. To ir darījis Dievs, sūtīdams savu pašu dēlu grēcīgās miesas veidā, un grēka dēļ viņš grēku, kas bija miesā, pazudinājis uz nāvi. Āmen. Lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, skaties, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Un tad, kad man cilvēks apgalvo, vēlnam, es atkāpītu uztaisīšu, vēlnam nav jums jāmelo daudz. Viņam jāmelo drusiņ. Viņš atstāja kaut ko no patiesības un kaut ko pieāķē klāt. Amen? Viņš pieāķē kaut ko klāt. Un tad, kad cilvēks izlasa 7. nodaļu un saka, viss čikiniekā, man ir tāds likums, ka es gribētu labu, bet man nesanāk. Man nesanāk, ja? Un tad viņš ienāk draudzē, viņš bagais dievbērns, viņš vakardien ir zadzis, un viņš saka, es jau negribēju zakt. Es negribēju zakt, bet pašā Bībelē rakstīts, ka gribot labu, es gribēju tam cilvēkam uzdāvināt, bet iznāca nozakt. Un tādu likumu es sevi atrodu, un nesmu tas vairs es, tas ir manī mītošais grēks. Aleluja, ar mani viss kārtībā, un man vairs nav nekāda nosodījuma, jo vienlaicīgi es esmu Jēzu Kristu. Un dzīvo laimīgi. Velns ir piemānījis, jo cilvēks nav palasījis tālāk. Bībelē rakstīts, ka Dievs Jēzu Kristu sūtīja uz šīs zemes, viņš nomira uz Golgātas krusta, un to grēku, kas bija miesā, pienagloja pie krusta, lai mēs būtu grēkam miruši. Āmen! Lai mēs būtu grēkam miruši, tas nozīmē, ka mēs vairs neesam aktīvi. Vakarnakt redzēju šausmīgu sapni. Māte man sapratīs, kāpēc šausmīgi. Es 100 gadu nebiju sapņojis. Es zinu, kāpēc cilvēki saka, nevajag iet McDonaldā. Mēs bijām Rīgā vakar uz koncertu un braucam mājās uz pielūgsmi. Nav rīt piedod. Uz pielūgsmes pasākumu bijām un braucam mājās. Man bērni līdz, viņi ir izturējuši dievkalpojumā 2,5 stundas, ja? Un viņiem ir kaut kā jāatalgo tas darbs par to jāatalgo. Un tur arī bija citi atalgotāji no tā paša pasākuma, daudz bija. Un tā kā, zināt, McDonald's acīm netad atstāja iespējas. Es naktī sapnī redzēju savu veco tēvu, kurš jau sen ir miris, saprot. Būs lietas. Izvediet viņu no baznīcas. Un galvenais, ka es tai sapnī saprotu, viņš taču ir miris. Viņš bija atnācis man bērnus pieskatīt, jo man bija jābrauc tulkot kaut kāds dievkalpojums. Un es viņam stāstu, kas man leduskapī ir. Es domāju, sviests. Es no rīta pamošos, es domāju, kur es tādu šausmas skatījos. Sieva saka, vakardien McDonaldā bija. Viss skaidrs, pilnīgi absolūti, viss ir saprotams. Nevar saprast, kas te noniekās. Vienās bailēs dzīvo, vienās Viņš vairs nevar manus bērnus vākt, jo viņš ir beigts. Pat, ja man sapnī viņš parādās. Es neatceros, kas viņa pēdējais vispār bija redzējis. Lūk, ko nozīmē miris. Es laikam arī ilgi atcerēšos, kā mana sieva pirka puķītes, un tur gāja runa par kapiņiem, un pārdevēja saka, ņemiet, viņi jau tur gaida. Es nezinu, kuros kapiņos, ka tev iekšā mironīši jau stāv un gaida, kuram šodien, un tad viņi viens ar otru sarunājās, Milda tev šodien atnesa? Nē, Žanim tikai rādi atnesa, ja? Viņi jau tur gaida. Neko viņi tur negaida. Vienīgais, kas kapos kaut ko gaida, ir tā kolonija, kurai atved svaigas pusdienas. Āmen! Lai arī cik tas būtu skarbi, tā tas ir.
Tāpēc, kas ir miris, tas nav aktīvs attiecībā uz to, pret ko viņš ir miris. Āmen. Ja tu esi miris grēkam, tad tu neesi aktīvs pret grēku. Tas nenozīmē, ka tevi nekārdina uz grēku, bet visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Āmen. 7. nodaļā apostols Pāvils runā par to, ka miesas kārības vada. 8. nodaļā viņš saka, bet tie, kas ir Jēzu Kristu, viņi ir brīvi. Ticīgam cilvēkam gribās, lai Jēzus viņam uzliek kakla siksnu, pieķēdē pie kājām svarbums un velk sev līdz. Viņš sagaida, ka nevis viņš vilks tevi līdz, bet ka tu sekosi viņam. Jēzus teica, manas avis manu balsi pazīst, dzird un pazīst. Un viņas ko dara? Viņas man seko. Un tad viņas atrod ko? Ganības. Āmen. Tāpēc 7. nodaļa nav rakstīta, lai viņi kalpotu par attaisnojumu manai nespējai vai nevēlēšanās brīdim sekot Jēzum Kristum. Viņa konstatē faktu, un 8. nodaļā tālāk, starp citu nodaļas apostols Pāvils nav līdz tās ir parādījušās pēc tam, ir rakstīts, ka mēs esam atbrīvoti. 8. nodaļā, 2. pantā. 8. nodaļā, 2. pantā skaties. Jo dzīvības gara likums, bauslība, Kristu Jēzu, tevi ir atsabinājusi no grēka un no nāves bauslības. Par ko iet runa? 7. nodaļu drusiņu palasīšu ar jums. 7. nodaļu palasīšu. Par ko iet runa? 14. pāns, 7. nodaļā. Skaties, 7. nodaļā, 14. pāns. Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu miesīgs, burtiski grēcīgs. Pārdots grēka varā. Āmen. Viņš runā par stāvokli, kurā viņš ir pārdots grēka varā. Tai pašā laikā ir bariem teologi, kur stāsta, ka apostols Pāvils šeit par sevi runā kā par jaunpiedzimušu cilvēku. Jūs nevarat būt jaunpiedzimis un pārdots grēka varā, jo grēka alga ir nāve. Nestikovečka получается, господа теологи. Āmen. Āmen! Jūs nesaprotat krievu valodu. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Что за народ пошел? Āmen! Tas nelīmējās kopā. To nevar apgalvot, ka jaunpiedzimušais apostols Pāvils joprojām ir pārdots grēka varā. Halo, dzirdat mani? Halo, amen! Amen! Viņš ir brīvs Jēzu Kristu, jo savādāk iznāk pretruna Dieva vārdā. Viņš nevar būt pārdots grēka varā un brīvs Jēzu Kristu. Amen? Un tad pasaulē sarodās vaidētāji. Viņš uz tevi skatās, tu viņam saki, jā, jūtos svēts. Viņš domā, ka tu esi liekuls, zaglis, krāpnieks un aplaupīja Dievu. Es domāju, ka es pats neesmu svēts, bet Jēzus asins man ir šķīstījušas un viņš man ir piešķīris savu svētumu. Lūk, ko es domāju. Amen? Ja es domāju savādāk, tad man nav iespēja iegūt mūžīgo dzīvību, jo Jēzus teica, bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Amen? Tāpēc baznīca nav skaļi apgalvojumi, bet dziļa sirds pārliecība, ticība uz Jēzu Kristu. Amen? Un zināt, kāpēc? Bieži vien mums visiem stāsta visādas muļķības, jo cenšas draudzi uzbūvēt vārdos un nebūvē gara un spēka izpausmē. Amen! Un tad tāds filozofiņš piebāsta gudrība reliģiozām visādām filozofijām. Kling, 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 pa dzīvīt iet un puķīts lasa, hops, vēlns parādās priekšā. Es neteikšu, ko es gribēju teikt. Jāmeklē veļas māju uzreiz. Jūs sakāvu pilnīgi. Āmen! Tu nevari uzvarēt vēlnu ar filozofiju. Tev jābūt jaunpiedzimušam caur svēto garu. Tev jāstaigā Dieva garu spēkā. Turpat romiešiem rakstīts. Gara spēkā dariet galu miesas darbībai. Āmen! Tas nav tā, ka vēlns mani piemānīja. Es nebiju gatavs. Tu biji jaunpiedzimis cilvēks. Tu biji gatavs, tev vajadzēja būt gatavam. Tu izvēlējies iet, kur tev nav jāiet. Āmen! Kāds no jums kādreiz Liepājā ir bijis? Aldis vienīgais, amen, Aldis malaģēts. Liepājā, kad brauc iekšā, es nezinu tagad vai vēl ir vai nav, šausmīgi sen neesmu bijis Liepājā. Brauc iekšā, tad tur ir zīme, ko Jelgavā es vēl nekur neesmu redzējis. Tā zīme, zinat, ka var iepļaut iekšā kanālā.
Nu tā, kad mašīna gāžās no kaut kā tur iekšā ūdenī. Esat redzējuši, jā? Neesat redzējuši. Kas nav redzējis, aizbrauciet uz Liepāju, stiprināsiet Liepājas ekonomiku, tur nopirksiet bulciņus, kaut ko vēl izdarīsiet. Kā viņi tur sauc, krastmala vai vēl kaut kas, jā? Jūs redzat zīmi, un jūs esat brīvs, pareizi, jums mašīna nav piesiet, jūs neesat tramvajs. Bzz, pa sliedēm nebrauc. Jūs apskatāties un sakat, un minat gāzi grīdā. Redzēs, vai zīmei ir taisnība, ja? Pēc tam mēs degpunktā vai kur tur ziņās skatīsimies. Izcelta, apdulluša Jelgavnieka mašīna no Liepājas kanāla. Nenoticēja ceļa zīmei. Amen? 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 Bet jūs bijāt brīvs, jūs varējāt piebremzēt un aizbraukt pa labi. Man liekas, arī kreisais pagrieziens ir. Pa kreisi un pa labi. Jums bija opcijas, jums bija varianti, bet jūs gribējāt savu brīvību izmantot. Amen? Jūs vakarā satiekaties ar veciem draugiem. Jūs esat atbrīvots no alkohola varas. Jau veselu pusdienu brīvs, jēdz, jūs atbrīvoja rīt dievkalpojumā. Jūs vakarā satiekaties ar čomiem. Un čomi saka, wow, tas ir jānosvin. Ejam atzīmēt. Tu mīņājies un saki, man tāda sajūta, ka varbūt tam Dievam varētu nepatikt. Viņš saka, Dievs jau ir žēlsirdīgs, Dievs saprot, ka jānosvin, pareizi. Un tagad jums ir izvēle. Jūs varat iet pa labi, saka, es solīju šodien mammai aiznest produktus no veikala, vai jūs varat iet pa kreisi un teikt, es solīju savai sievai šodien mājās pabūt, vai jūs varat mīt gāzi grīdā un teikt, redzēs, vai Dievs mani pasargās. Jūs zvanīsiet no Ļurbens un teiksiet, mīļo mācītāji, es pie tevis biju no rīta, nožēloju grēkus, vakarā vēlns man sasita. Es teikšu, nē, tu ļurļak piemini gāzi grīdā, aizbrauc uz atskurptuvi. Un grēka alga ir nāve, izgulies līdz galam, pēc tam parunāsim. Āmen! 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 Brīvība nozīmē, ka tev ir visas iespējas pagriezt muguru grēkam, jo tu esi brīvs, tu vairs neesi pārdots grēka varā. Āmen! 21. pants. 21. pants. Tad nu šādu, 7. nodaļā, tad nu šādu bauslību es atrodu, ka gribot darīt labu, man iznāk ļaunais. Kurā stāvoklī viņš runā? Viņš runā stāvoklī, kad viņš ir pārdots grēka varā. Āmen. Amen. Viņš nav brīvs, viņš ir piesiets, viņš ir pārdots grēka varā, kā es to zinu. 23. pants. 23. pants. Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta bauslību, un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Viņš ir gūsteknis, padara mani par grēka bauslības gūstekni. Paskatieties 8. nodaļā 12. pantu. 8. nodaļā 12. pantu. Tie, kas grib joprojām uzskatīt sevi par dubult dzīves vedējiem, es jums nevaru palīdzēt. Varbūt jūs kādreiz nāksiet pie Dieva atziņas. Pārējiem es jums saku, ka ja jūs esat brīvi, jūs esat patiešām brīvi Jēzu Kristu. Āmen. Skatieties, kas te ir rakstīts. Tātad, brāļi, mūsu māšels arī. Tagad ir, kā nedrīkst diskriminācija, nedrīkst būt, jūs zinat. Es pat laikam māšels nedrīkstēju teikt, man vajadzēja teikt mīļās māsas, dāmas, ekscelences, eminences, prezidentes un vispārējais, jo visa vara māšelēm. Man šodien prāts uz jokiem nesās. Es labošos varbūt. Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kur es lasu nepareizo pantu, 8. nodaļa 12. pants. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist. Dans teica, ka es atkal sajaukšu raksturvietas. Viņš man šorīt saka, tu atkal sajauks raksturvietas, saka, šodien nesajaukšu. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Āmen. Tā ir rakstīts vai nav? Ja tā ir rakstīts, tam vajadzētu ticēt. Aldi, saki āmen. Āmen. Tu domā, vienreiz pateici piediek? Āmen. Bet ja tā ir rakstīts, tā ir jātic. Āmen. Agri, kāpēc man velk uz grēkošanu? Tāpēc, ka velns ienaidnieks staigā apkārt rūgdams kā lauva. Viņš meklē, ko varētu aprīt. Āmen. Un ja viņš nevar uzreiz aprīt, viņš tev sāks graust pa drusiņai. Āmen. Viņš tev grauzīs pa drusiņiem, viņš tev drusiņi paņems tos. Redzi, tu paklupi. Tā ir zīme, ka tu neesi īsti brīva.
Un tu jau galva noliecās, tu jau meklē cilpu veco, kurā bāz galvu iekšā. Nemeklē cilpu, atgriezies pie Dieva, amen. Saka, debes tēvs, es nebiju nomodā. Svētā gara spēkam nebija iespēja darboties manā dzīvē, jo es viņu neņēmu vērā. Piedod man, Dievs! Un tu stāvēsi, un viņš darīs tevi stipru. Amen! Amen! Kristīga dzīve ir dzīve, kurā tu klausot Jēzus balsī, seko viņam, jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Amen! Šo raksturvietu bieži vien citē, tad, kad stāv veikalā un mēģina saprast, kurus cīsiņus vai sardels pirkt. Debes tēvs, kurus sardels man pirkt. Un tad Dieva gars viņu vada, kurus pirkt. Parasti vada uz tām, kurām ir atlaide, ne? Amen! Godīgi saks, amen! Parasti vada uz tām, kurām ir atlaide. Pareizi, amen, ja? Ar to pašu tostermais es pieeju apstos, es zinu to, kas maniem bērniem garšo, bet reizēm cena tāda, ka man sieva saka, lai viņi ēd citu. Gars vada vienkārši, lai viņi ēd citu. Tad viņi arī nabaga ēd citu. Filips man skatās tādu nosodījumu. Filipiņu piedod. Tā tas ir. Gars vada nozīmē pretstats tam, kas bija 7. nodaļā, miesa vada. Halo, dzirdat mani? Miesa vada, gars vada. Amen. Tad, kad miesa vada, tad tu esi sprādzienu bīstams. Tu vari kādam galvu noraut, diemžēl, savās dusmās, savās sprādzienās, savā rīcībā. Amen. Tu pārstāvi vairs ne to, ko Dievs tev ir devis. Tu dod vaļu. Amen. Tāpēc bija rakstīts, nedodiet vaļu miesai. Amen. Dariet galu miesas darbībai gara spēkā. Amen. Un tad cilvēki mēģina attaisnoties. Viņi saka, jā, tā jau mana grēcīgā daba. Tavai grēcībai dabai vajadzēja būt tikpat mirušai kā manam vecam tēvam. Amen. Amen. Es jūsu veco tēvus nedrīkst pieminēt. Jūsējos droši vien nevar aizskat. Viņi droši vien stāv un gaida tās puķītes. Manējais nomir, viņa aprak un gars un dvēseli ir pie debes tēva augšā. Amen. Jūs man skaties, kā jums stāstīt tagad grēt. Es zinu, ka Latvijā kapus nedrīkst pieminēt, tas ir svēts un kungs, un mēs pat būvējam tagad pieminekli visiem mirušajiem, kā viņi tur sauc. Kaut kāds dārs būšot, jā? Jau ir uzbūvēts jau, jā? Jau ir, jā? Nē, manas zemes saujas tur nav un akmeņus es uz turien nevedīšu, un es nedomāju, ka mirušo kults ir tas, kurš būtu jāpiekopj. Sorry. Lai man piedo visi mīļie, ejiet ar visām svecēm, kur jums jāiet stāviet, kad jums jāstāv ar grābekļiem padusē. Katram latvietim ir grābeklis, spainis, leikāna, ko aiziet uz kapiņiem. Protams, miers viņu pīšļiem, lai viņi tušas, jā, zin kā. Man liekas, uz vieniem kapiem Jelgavā smuki rakstīts, mirušos klusi pieminēt, tāpēc es ar klusēju un netraucēju viņus. Lai viņi mierīgi dus. Amen. Jūs domājat, kad es nomiršu, es izvirzīšu prasības? Es izvirzīšu vienu prasību. Ja es nomiršu pirms manas sievas, lai viņi pārrullē betonu pār manam kapam un liekās mierā un beidz čīkstēt par mani. Viss puķis, ko viņi plāno man atnest, lai viņi nopērk bērniem saldējumos. Āmen! 100 punkti, 200 punkti, nav ko vairāk bimbāt. Mēs varam viens otru sabučot, kamēr esam dzīvi, pēc tam, lai viņi veltīja sevi dzīvajiem. Āmen! Man nevajag pēc nāves piesaistīt cilvēks, lai nāk man te ar vēsdogām un puķēm un zīlēm un vēl tur daži pat polšu stiepju uz kapiem. 14. pants. Kā es pie tiem kapiem nonācu? Par to miršanu grēkam, pareizi. Es zinu, kā es pie kapiem nonācu. Tas, ko es jums atgādinu visu laiku, ir 14. pantā. 8. nodaļas 14. pantā ir tas, ko es jums atgādinu visu laiku. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Tagad skaties uz savu dzīvi. Vēlns tev kārdina. Cilvēki tev, ko es jums sākumā stāstīju, no malām stāst visādas dīvainas lietas. Man jau burtiski traku dara visi tie, kuri tic tam, ka kristietī vienlaicīgi viņš ir kristietis un dēmons var dzīvot iekšā. Man jau mēli griežās, es gribētu novēlēt katram, kurš tā māca, lai kaut viņš pats ar to iepazītos, izbaudītu. Nē, tas būtu ļauns vēlējums, lai Dievs viņiem nedod. Jo kur viņi to ņēmuši, es nezinu. Es patiešām nezinu, ja? Un trakākais ir tas, ka viņi sludina un dzen ārā un iekšā un pārdzen un pārkrauj. Tā kā tādā ostā strādā, zini, dēmoni iekšā, dēmoni ārā, krava tur. Kungs! Kā tur Pāvils teica, kaut viņš sagraizītos. Vai tad Jēzus neteica, kad izdzeļ ļauno garu, kad paliek tukšs? Vai tad nav rakstīts Bībelē, ka izdzeļ ļauno garu paliek tukšs? Halo!
Āmen. Vai tad Bībelē nav rakstīts, kas kopējs gaismai ar tumsu? Tad kāpēc jātic, ka manī var būt dēmons iekšā? Kā lai savādāk izskaidro to, kas ar viņu notiek? Ja tev ir dēmons iekšā, kad es tev uzlikšu rokas virsū, tu nogāzīsies gar zem, tev puts nāks ārā pausīm, tu šķaudīsies, lamāsies un apsaukāsies. Pārējos gadījumos ir pilnīgi skaidrs, ka dēmons tev iekšā nav. Āmen. Atpakaļ pie tā, ko es runāju par šo mācību. Un cilvēki staigā un kladzina. Es domāju, ka viņi to kladzina tikai tāpēc, ka viņi cenšas attaisnot savu vēlmi bišķiņ pagrēkot. Āmen. Viņi nevis meklē iespēju mainīties. Tu piesēdīsi, ja? Vecī, tagad tu sēdēsi un pēc tam es par tevi aizlūgšu Dievu. Tās, ka tu man pazīsti un sauc par agru, neko nemaini. Mēs gribam attaisnot savu grēkošanu. Mēs meklējam iespēju kaut kādā veidā, ka es varētu, zini, tā jau mana grēcīgā daba, viņai vajadzēja būt beigtai. Tev vajadzēja būt nomirušam pret tiem kādinājumiem un dzīvot Dievam. Āmen. Tāpēc, mīļie cilvēki, lai neviens jūs nemaldina ar kādām filozofijām un cilvēcīgām lietām. Bez svētas dzīves neviens to kungu neredzēs. Āmen. Vēstulē romiešiem rakstīts, gara spēkā dariet galu miesas darbībai. Ja es esmu darījis grēku un pārkāpumu, man ir nevis jāmeklē attaisnojumu. Man nav jāmēģina izstāstīt, ka man kā Pāvelam smadzenīte nestrādā kā vajag. Pāvelam smadzenīte strādāja kā vajag. Un apstults Pāvels teica, es esmu brīvs, un ja es esmu Dieva bērns, mani vada Dieva gars. Āmen, āmen. Ja tevi vada joprojām grēcīgās tieksmes, tev ir vajadzīga piedošana, lai Dievs mainītu tavu dzīvi. Pareizi? Āmen, āmen, āmen. Mēs lūgsim Dievu, mīļie cilvēki. Es esmu šodien izbļausties daudz un tik. Man vienalga labs noskaņojums, es nezinu, kāpēc. Man prāts nesās, es gribēju teikt uz ķecerībām, bet man nesās, uz jokiem nesās. Zin, atkal man jāmācās latviešu valodu, es kaut kā pazaudējis viņu laikam. Bet tur, kur trūks latviešu valodu, vienmēr ar krievu valodu var izglābties, ne? Mēs lūgsim Dievu, mīļie cilvēki, un es nezinu, kā Dievs strādā, es nezinu, ko Dievs dara, un es tikai vēroju, ko viņš dara. Es mācos no Dieva vārda, bet daudz lietas tiešām neizprotu, ko viņš dara un kā viņš dara un kas notiek, kas nenotiek. Bet mēs pielūgsim Dievu. Par tevi arī pielūgs Dievu, ja? Bet es gribu jums palūgt, mīļie cilvēki, lai jūs pasakat Dievam, saka, Tēvs piedod, ka es meklēju attaisnojumus. Es taču skaidri redzēju, ka tie, kas kalpo miesai, viņi Dievam nevar patikt. Nu, tā ir rakstīts Bībelē. Nu, patīk vai nepatīk, nu tā ir rakstīts Bībelē. Dzīvot garam ar savu gudrību es nevaru ar filozofiju un intelektu. Man ir vajadzīgs Dieva spēks. Amen. Amen. Dievs vispār ir savas prasības izvirzījis tik augstu, ka ne es, neviens mēs nevaram viņus sasniegt. Es varētu nomirt 100 reizes un es nepadarītu sevi svētu. Nekādā veidā es nevaru ar savām pūlēm sevi pacelt svētumā, kādu no manis prasa Dievs. Vienīgais, kas mani paceļ, ir Kunga Jēzus Kristus upuris. Amen. Ko es gribu? Es gribu viņam uzticēties, un es spiežu tevi viņam uzticēties. Un tas arī ir viss. Vairāk neko, jo cits neviens mūs nevar glābt. Amen. Cits neviens mūs nevar darīt brīvus. Amen. Vairāk es neko negribu. Es gribu, lai tu tici viņam. Lai tu tici viņam. Lai tad, kad viņš saka, ka viņš tevi darīs svētu, tu saki, Kungs, paldies, ka tu esi man mazgājis savās asinīs. Ka es esmu šķīsts un svēts, ka es esmu taisnots Dievs. Kungs, es nemeklēšu attaisnojumus visādās vecās lietās, jo es esmu nomirs veciem un uzcēlēs, lai dzīvot tev. Āmen! Āmen!